Mēs nolēmām brokastis iet no paša rīta 7, kamēr tie visi ekskursanti pēdiņās guļ. Un cerams, ka viņi nestāvēs rindā jau bez 5, 7. Ja visi 22 autobusi atnāks, 120 cilvēku, nu tad sāksies. Mēs jau bez 10, 7. Un te jau dvižuha sākas. Labi, ka paspējām. Laimīgi paēdām. Un tur jau rindas viss. Jā, cilvēki. Ko? Nē, paldies. Es paēdu labi. Un prom. Tātad mēs esam izčekojušies. Un tagad plāns tāds. Braucam uz Lāhemā, Nacionālais parks, tad Rakvere pils, tad Kohtla Jārve, Pazemes raktuves un Klintis, un tad Narva. Un kaut kā tā, ja viss sanāks, ja droni neatlido. Nolēmām vēl piebraukt pie jūras mašīna te. Tagad nav daudz, pa dienu te vispār nevar nolikt. Jo te transā magonas ieraudzīja. Jā, sākas fotosesija. Un tur jūra. Nu viss, te uz pusstundu. 21. jūnijas. Ārā pulkstens 8:30 un jau 21 grāds. Te džeki sporto, riteņbraucēji. Paskaties, večs sevi. Jā, te iet vaļā viss. Mēs esam no rīta Tallinas pludmalē smilts. Neviena nav. Daži cilvēki gar jūru staigā. Un mēs arī. Un viens meklē zelta ķēdītes. Bet peldēties rakstīts nevar. Var inficēties, nezinu. Un te tāds laikam stāvošs ūdens. Nu. Peldi. Pa krieviski rakstīts. Imperators Nikolais II 1902. gadā uzcēla šo pieminekli. Laikam Krievu jūrniekiem par godu. Nu, tāds iespaidīgs monuments. Tur var uzkāpt augšā. Rusalka. Gdieņi gibili. Tas laikam kūģis nogrima te. Ok. Mēs atbraucām uz kaut kādu vietu nesaprotamu. Pēc vāze. Šitas ir Lāhemā Nacionālais parks, bet Google Maps rāda, ka vēl 22 minūtes uz citu pusi jābrauc. Jocīgi. Nu labi, iesim apskatīt, kas tur ir. Nezinu, jāiztulko vēlāk, kas ir likumiskēl. Var iet, nevar iet, vēl viņš zina. Ievat jau kāp augšā, mēs arī kāpsim. Tā, tur mūsu mašīna, tur atnācām. Kāpjam uz augšu. Te tikai otrais stāvs. Nelūkti, Lāhemā! Lāhemā? Jā, re, kur ir. Nu, tā ir jūra. Nu, tā taču ir jūra. Johaidi, apskaties. Tur ārā, jā, pareizi. Smuki. Kluss, mierīgi. Kāda tik putnu te nav? Un tur var iet, bet mēs tur neiesim. Tur ir slapšs. Neiesim, nē, es tur neiesim. Nu, super. Smuka vieta. Un kāda te putni ir?
Re, kur es redzēju šito. Mersiks tas ir, re, Jūrmalā. Mērkazīte tā ir. Vat to es redzēju. Oh, Jūrmalā es domāju, kas tā tā pa ir kaju. mērkazīte. Kas tā pa kaju? Atceries, tur mērsagam bija kaut kāds sakars ar tām mērkaziņām. Vanagi te visādi. Haidi, dzērves, pīles, zosis. Kas tikai nav te? Cik te putnu, bože moj. Oi. Labi, brauksim tālāk. Esam atbraukuši pie Rakveres pils. Arī, kur viņi ir. Pa kāpnēm šitām jāiet uz augšu. Rakverē. Kastli. Uz priekšu uz augšu. Kas tur? Re, kas te? Te kā Spānijā. Baigi, regi. Nu, ko viņš te dara? Kaut kādi daudz uzvārdu sarakstīti. Re, ko viņš. Ar visām dotībām. Ar visiem atribūtiem. Jā. Vēlāk pajautāsim mākslīgam intelektam, kas tas ir. Žoks, ko zirgs vaļājas, apskaties. Jā. Oi, kā labi tev. Jā. Un te Alns izgāja ārā uz ceļa. Vecais. Un galvenais, ka viņš, un viens bļau, ka tas ir aizgājis prom. Jā. Ai, tu saka, kur tu ej, vecais? Bet Kur? te var bija būt, viņš ar ragiem, kas skries. Nu, vēderā neiedursies, ja viņa līki viņam. Un viņa tomēr aizgāja viņam pakaļ. Ak, tu Dievs. Tas bija smieklīgi. Nu, kur te ies? Sauca. Izskatās, viņi uz restorānu iet abi divi. Tu te uzmanīgi jau. Man jau bail paliek. Tu tā nelūri. Un kur jūs ies? Jau. Kas ir? Es nesaprotu. Kur viņi Tur satar? iekšā nevar savādāk iet kā ar divu. Jocīgi. Pērkam biļeti pa 12 eiro. Reku saldējums, Iveta. Tu gribēji Tallinu. Tallina nav. Ir kaut kāds saldējums Tallina. Where are you from? Latvijā Rīgā. Maybe that's a plan. Without such address, right? Nāc te. Viņa laikam šeit ūdeni padzer. 1 un 2 izskatās. Nav ūdens. Vienkārši ēnā stāv. O, gudrinieki. Ko ejam? Apskaties, ko viņš izdarīja ar nazi. Caurdod mums bija. Pošs nazīts. Lauks ēd. Forši. Ai, ko uz līgo var aizdedzināt. Tur arī, nu, smuki. Iveta, tev var iesist nagliņu. Bet mums jau vieta vairāk nav šeit. Patīkami. Lodes. Tā, tur priekšā kaut kāds vistas. Un kāds baltas, pūkainas. Nu? Dzer ūdeni. Tur uzsis te. Un tur ar zirgu var pajāt. Un te burvai arī zosis ir. Un zupu, nezinu kādu, pa 6 eiro. Brap, 6 eiro. Oho. Tā maza virtuvīte. Un smuki.
Ēdīsim zupiņu foršā vietā. Ēsturīte. Te visu var redzēt, jā, smuki. Tagad tur pilns sabrauc ar mašīnām. Nu re. Autobusi. Ok. Tad iesim tur. Nu, bet tagad zupa. Kas te pa zupu, riktīga lauku zupa. Jā, smeķīga, garšīga. Cik sen es neatceros, kopš bērnības nav būtis tādā atmosfērā. Fonā dzied gailis, vistas kodzina, zosas bābina, un to ēd pusdienas. Jā, izcila vieta, rekomendējam, kas brauks Tallinna, Narva. Iebrauciet Rakverē. Kas notiks tūlīt? Jāiet. Jop, cik mīl. 5 minuutin pärast toimub eesoovis Ahurilast. Muti atver. No. O jop, cik mīzīt. Tevi nofotografēt vai kā? Es izjāju Latviju zemi. Pulča zāle, te pleņorkas viņam bija. Jā, te ķīmoja. Te viņam bija jautri. Daudz krēslu. Reku viens no ķīmiķiem. Un reku otrs. Un reku liela gabali. Un kas te? Te jau ir moderni kaut kas. Jā, no šitā šāva maziņā. Var uzspēlēt pagalmā. Te no augšas labāk redzēt visu. Oi! Rakverē. Tehniskie zobeni Napoleons. Vēl kaut kāds šķieps vēl. Jop, cik mizīt. Nu, zobeni ir nepajokam. Smuki. Man šitas patīk. Kura muskatieri? Jā, šitas muskatieris Dartāņans ar tādu cīnījās, kur tur ir zīme. Tur tālāk. Nu jā. Kapela. Grēkus izsūdzēt. Izrādās viss var paņemt ar rokā, nenāc. Šis ir vecākais īrums. Arī rokā paņemt jebkuru. Jebkuru zobenu var paņemt pačamdīt. Un te viņu daudz. Tolete. Kas te vīriešiem var zīmēts? Arī kaut kas. Uz redzēšanos Rakverē un Buili braucam tālāk. Karstums 28 grādi. Mēs esam atbraukuši uz to muzeju Kohtla Jārve pazemes. Nu, tur, ko to degakmeni. Nezinu, vai viņš šodien strādā, bet mašīnas ir kaut kādas. Nu, redzēsim tūlīt. Ir kāds. Vagoniņi, kad braukā. Nu, diemžēl mēs netiekam. Svētdien nestrādā. Dzels vilks. Tas ir kauss ārprāt. Silamēlē kaut kāda pilsēta postpadomju. Nu, apskatīsim, kas te nu ir. Nu. Izskatās it kā Ļeņins jaunībā, ne? В честь юбилея Великого Октября. 87. gadā. Uх ты! Nu re, viss kā toreiz 17. gadā.
Mēs esam smaržo, nesmirt pēc degakmens, bet iespējas ir tiešām 50 gadu atpakaļ atmests. Tuvojamies jūrai. Te ir promenāde. Nu, tur peldās daži. Osta. Tāda viņam te jūra. Daži peldās. Nu, lūk, Десятка veikaliņš. Viss kā padomju laikā varbūt ar vitrīnēm. Nopirkām saldējumu. Nu, te pārdod gan drēbes, ot šitādu Tallinu. Baigi garšīgais laikam. Saldējumu nopirkām īvētā. Viens vīrs saka, здесь снимать нельзя. Nu, jop, cik mizīti. Kādi te laiki pa-krīviski. Tā kā, ja kāds grib sajust to smaržu, brauciet. Palun valige makseviis. Redziet cenu. Mēs esam klāt Meresu spa hotelu. 7. stāvs mūsu. Mēs ejam iekšā. Viss tumši. Paturi durvis. Nu jā, istaba maza. Skats, protams, uz jūru nav. Kā vienmēr, uz ielu. Jūra tur kaut kur ir? Nē, tur nav jūra. Un kas tad te? Sagaida mūs gaisma. Gaisma ar kārtiņu. Nu jā. Te ir vanna. Nevar atrast slēdzi. Ir. Nu tā. Labdien. Labdien. Karstums nomācija. Mēs nebrauksim šodien uz Narvu. Mēs iesim gar jūru pastaigāties, paēdīsim boršu. Zivju zupu. Jā, un tad rīt. Rīt mēs brauksim. Mēs līdz jūrai netiekam nekādīgi. Tagad kafija, 2 kafijas ar pīrāgu māziņu. Un tur mūsu viesnīca, un mēs esam citā kafejnīcā. Tāda ir dzīve. Nu, tā ir Narvas pludmale. 20 kilometri, drusku mazāk no Narvas. Nu, tāda viņa izskatās, daudz peldās. Un mēs iesim tur uz Krievijas pusi. Uz Krievijas, tur, kur upīte, tur Krievija jau tuvojamies Krievijas robežai. Pacēlu augstāk, lai var redzēt. Tur laikam filmēt nevar, jo te teica šaut sāks. Ļoti tuvu Krievijas robežai. Te peldēties kategoriski aizliegts, kategoriski. Rīpainais. Dāmas un kungi, svinīgs brīdis, mēs stāvam uz robežas ar Krieviju. Tur pāri kanālam, upē ir Krievija. Nevienu neredz ar automātu šobrīd. Uz bāka. Te kaut kādi darbi notiek, un tur ir Krievijā. Jā, jānāk vēlāk uz šejieni.